Esiet sveicināti meitenes un zēni, dzīvi vīrieši un dzīves sievietes un citas būtnes ķermeņos. Šodien tāds nedaudz nenopietns, bet patiesībā ļoti nopietns sižets. Es viņu nosaukšu folija cepurīte. Šī ir folija cepurīte. Jā, es viņu dažreiz pat izmantoju strādājot pie datora vai kad jūtu, ka kaut kur tūmā ir pastiprināti ieslēgti torņi. Un otrs, šīs dienas varonis, tas ir tāds aparātiņš, detektors, kas mēra elektromagnētisko lauku. Un es gribu šodien parādīt jums dažas interesantas lietiņas. Un tā, mums apkārt katru dienu ir milzum daudz dažādas elektroierīces. Šis ir parastā rozete. Ja? Redzat, ko viņi izstaro. Vienkārša parasta rozete, kurā ieslēgts pagarinātājs. Kaut kur 1200. Un tagad ieliksim foliju cepurītē. Tā, 0. Tad mums ir vēl viens aparāts. Dators. Kurš kaut ko izstaro. Attaisīsim vaļā, tā lai redz, viss ok. Kurš izstaro kaut ko ļoti jocīgu. Te parasti ir pat vairāk, te kaut kādu 1500. Tā, šitā ieliksim. Ai, pagriez, lai nespīd saule. Šitā. Apmēram šitā. Tagad ieliksim to pašu foliju. Kā redzat, ja? Te iet runa par to, kāpēc tik ļoti no visādiem kanāliem apsmēja tā saucamās folija cepurītes, ja? Un cilvēks, kas stāsta patiesību un brīdina par kaut kādām lietām, arī sauc par folija cepurītēm. Daudzi zina, ka folijas ir tas materiāls, ja, kas palīdz aizsargāties no visa veida starojumiem. To izmanto pat ātrajās palīdzībās, ja? Bet, ja mums ir arī ne tikai ātrajās palīdzībās, ir pat apģērbs, ar šādu, tīklojumu, ir dažādas tur cepurītes, ne jau tikai šādas smieklīgās, kā es jums te demonstrēju, ja. Ir šobrīd nopērkams dažādas tās naģenes, es esmu redzējusi, un vēl dažādi priekšmeti, kā pasargāties. Bet ir arī tāds, kā pateikt, mūsdienīgs līdzeklis, mūsdienīga iekārta, ko var nesāt, individuālās aizsardzības iekārta, ko var nesāt pie ķermeņa. Tas saucās Auronix Pro. Kā jūs redzat, striķīti un pie ķermeņa nesājams. Ieslēdzam šo te. Paskatāmies, kā tas strādā. Ir jāsaprot, ka šī ierīce nebloķē datoru vai nebloķē kādu citu šo te iekārtu, elektroiekārtu, bet tā pasargā šī priekšmeta nesātāju no starojuma. Ja jums tāds karājas kaklā sēžot pie datora, tad šīs te datora ietekme uz jums nebūs. Vai arī jūs, ja tādu nesājat līdzi kaut kur ejat ārā pilsētā vai kaut kur citur, tad būsiet krietni pasargāti no visiem starojumiem. Un otrs modelītis ir tāds, ko līmē uz telefona, uz līmīte. Tā ļauj pasargāt jūsu smadzenes, jūsu bērnu smadzenes no šī starojuma, ja jūs, piemēram, runājat pa telefonu, liekat to pie auss. Es nelieku. Es izmantoju skaļruni, slēdzu skaļruni, vai tādos izņēmumu gadījumos izmantoju vadu austiņas. Bezvadu austiņām ir tieši tāda pati ietekme, tieši tāds pats starojums. Tā ir nāve smadzenēm, to puļķīti, ko nesā ausīs. Izmantojiet mūsdienu zinātnieku atklājumus. Aprakstiņu par šo var atsūtīt katram individuāli, kam interesē, tur ir skaidri, pasies, cik viņš skaists, skaidri un gaiši, tur ir speciāli šī te
struktūra, ja, un materiāls, kas rada šo efektu. Lai jums jauka diena!